Mēs šodien dosimies kādreiz spoku medībās. Pagājušajā tas bija Džordžs Bušs, tas bija spoks. Tas, ka šoreiz būs labāk. Kaut šoreiz izocās no ķertas spoku, un mēs dabūtu balvu kā gadā labākais. Oh, fuck, Vulkam! Šeit atkal mēs ēterā. Mēs bijām ļoti nobušies, jo mēs bejām no spoka, kas gandrīz mums noķēra. Mēs esam ļoti pārbušies. Spoku mednieki šeit meklēja, un viņi sajūta šeit radiāciju, kas stāro no planētiešiem. Varbūt, ka tas bija Džordžs Bušs, varbūt nē. Visticamāk, tas bija spoks, tā teica spoku mednieki. Iesim meklējumos un pameklēsim, kas tas bija. Mēs tālāk, mēs esam ļoti pārbušies. Spoks šajā mājā lēgojas vēl joprojām. Šis ir svētais taps, kur kādreiz nomierās svētais Peškā. Labs kurš labu no visam. Šāds ir izskatās. Šajā pusē viss ir redzams balvas. Tā, diemžēl mums neizdevās. Kas tur vēl? Jā, kas tur grūp? Diemžēl mums neizdevās apskatīt šo svēto torni. Tur parādījās spoks. Labi, tu iesim bāsim, kas ir ļoti baismīgi. Tā ir pudele, kas lidoja no šīs ēkas. Nezinām, kāpēc viņa lidoja. Iesim palūkoties, kas šeit ir. Šeit nekā nav. Turpināsim jūs filmēt. Runājiet, doktor. Tā, mēs tagad ceru, ka šis spoks atkal nepārbīsies. Mēs ar doktoru Hameru ļoti pārbījāmies. Viņš aizgāja nokārtot savas dabiskās vajadzības. Tagad šā ēka izskatās šādi. Tā ir ļoti vecā ēka, kur kādreiz dzīvoja Peškā un viņa dievi. Šeit ir ļoti labi. Šeit tecēs bērnu sulas. Vēlāk tuvosimies, kas te noticies. Šādi tiek bērnu sula. Bērnu sula ir ļoti dziļa un labi paredzēta. Gardā! Es esmu ļoti pārmīgs. Ejam filmētās. Oh, fuck, nesoši. Līte nav. Apskatījās, šeit līte nav, bet es to redzēju. Bet autorādio. Spoks varbūt, to ir lietoju. Tev izrādījās. Tu esi atklāts uz laiku, kamēr spēcvienībā apstādīju šo līķi. Labi, es eju prom. Jā.